Es izdomāju, ka es gribu reizi mēnesī uztaisīt atskatu, ko es esmu īsti sadarījis. Tagad es esmu pie Cēslainas pils, par to es pastāstīšu nākamēnes, bet septembris īstenībā bija diezgan pilns ar visu kaut ko interesantu. Un pirmais bija uztaisīt dekorācijas atveras tūrei. Vienā vakarā viņi man rakstīja un teica to, ka hei, lai kaut ko tūras dekorācijām padomāt ar gaismām vai kaut ko citu. Šitas ir tas, kā viņš varētu izstīties, ar domu, ka viņi ir izņemami ārā priekš pārvietošanas. Šitas ir atvara Morzes kodā, un tad vienkārši taisīt, ka īsie punktiņi ir ķipā tuvāki un bišķīt īsāki un garie ir aizmugurē un garāki. Rezultātā mēs nonācām pie tā, ka loģiskāk ir uztaisīt kaut ko pašiem savu, kas ieiet tieši transporta līdzeklī, ar kuru mēs brauksim, kā arī ir kaut kas unikāls un mums nav jāuztraucas, vai īrējot mēs dabūsim uz īstiem koncertu datumiem vai nē. Vienkārši pinieris, krāsa, laba mūzika austiņās un beigās sanāca mums šķiet diezgan smuki. Šitā kaut kā. Jānis vēl sataisīs elektrību un būs pultus, bet Protams, būtu bijis foršāk, ja tās gaismas būtu dimējamas, bet laiks ir tik, cik viņš ir, lai uztaisītu un dabūtu īstās detaļas. Un tad jau pirmais koncerts Staicelē. Tas bija diezgan forši. Tālu gan sanāca braukt, bet ļoti sirsnīgi uzņemšana, skaists koncerts. Un tad jau 12. septembrī bijām Priekulē. Dzejas vakarā tas bija kaut kas interesants, mazliet citādāks kā parasti. Skaņoja mūs DJ Keda, jeb Zigis. Vienmēr ir forši kopā ar draugiem strādāt, tāpēc, ka tad ir ne tikai bauda darot savu darbiņu, bet arī forša kompānija. Šitā mums izstījās. Rītdien Liepājā. The Man, the Myth, the Legend, kurš skaņoja. Un tad, protams, 13. septembris atveras tūres atklāšanas koncerts Liepājā kopā ar Jānu Vadoni pie skaņas, kurš arī ir mūsu tūres skaņotājs. Let's see. Daļu no tā man vajag, daļu no tā man nevajag. Šis ir tas, ko nozīmē custom made. Reāli, perfekti izdarīts. Viņš pilnīgi iet superīgi mašīnā. Tagad ir viss šis, izņemot pulti, to Jānis ņems savējo. Ir jādabū no iekšā tur, plus vēl 2 krēsli. Un tad tas ir tūres setups. Ja viņš izsalien vienkārši bagāžniekā, es esmu ļoti priecīgs, ja nē, tad izdomās, ko darīt. Es nezinu kā, bet tas ir izdevies. Ir gan dekorācijas iekšā, gan krēsli, abas gīčas, pults. Mans pedālis, vadi, mīķa statīvs, vienīgais, kas vēl nav, ir palicis giča statīvs. Bet tas ticamāk aizskriešu nopirkt 2 mazos statīvus vienkārši priekš šī. Tas bija mans brīņķāls! Nē, smuk. Izstās ļoti labi. Ko tik nevar ar nazīti izlabot, kad nestrādā. Bērni mājās tā nedarat. Darat tā tikai koncertos. Uzbūvējāmies sajūtas, protams, bišķīt citādāks kā citur, gan tāpēc, ka mājas koncerts, gan arī tāpēc, ka bija vairāk kā 300 cilvēki atnākuši klausīties. Tad pēc pirmajām dziesmām, protams, jau visi iesildījušies un viss tā kā vajag, tā kā viss kārtībā. Sanāca izgulēties, un tad jau vajadzēja braukt uz Rīgu, lai pasēdētu studijā kopā ar Atvaru parakstītu ģitāru partijas kādām no viņas albuma dziesmām. Producents J.J. Lash, shoutouts, absolutely amazing čalis. Riktīgi prieks kopā sastrādāties un pats labākais visiem jautri un skaistu mūziku ierakstīt.
Halo! Piedod, es tikai aizmirsu pateikt, mēs tiekamies pusstundu vēlāk. Kad tu man gribēji pateikt to, ka mēs sākam pusstundu vēlāk? Tagad? Šeit tikai jāpiebilst, ka viņi man to pateica 11:30, mums bija sarunāts tikties 12. Tā kā nav tik traki. Kā teica Tomijs un Manuels, es nezinu, vai zinu tādu ģitāristu. Protams! Pirmais gabals, ko tu spēlē pirms tāds koncerta, ir ķīniešu gabals, ļoti vērts ar nosaukumu Tuning. Fui, sorry, aizķērās. Fui! Man bija ideja šitam te. Kaut kā... Paldies, jā, kā reiz. Šitā patīja mūsu Hablingis pieviens, mēs ar Amēdu strādājām, viņš kaut ko tur darbojās, viņš iznāk vienkārši ārā. Jūs varētu lūdzu klusā. Mans elzels. Laižam? Jā. That was shit. Jā. Konkrēti tā kā, jā. Pēc tam jau tajā pašā nedēļā, bet beigās braucām uz Dobeli, vai pareizāk sakot, bišķīt ārpus Dobeles. Atkal Jānis brauca līdz skaņot. Un tas man šķiet bija mans septembra mīļākais koncerts, jo zāle bija salīdzinoši maza, bet līdz ar to bija ļoti liela saikne un varēja dzirdēt, kā publika reaģē un kā viņi bauda gan mūziku, gan arī kā reaģē uz to, ko stāsta Liene, vai arī kā mēs viens otram krītam uz nerviem uz skatuves. Es zinu, kā mēs vēlreiz satiksimies. Tik jautājums ir, kad tas būs un kur. Par spīti tam, ka nelabvēlīgs liktenis mūs katru savā pasaules malā. Pēc tam mazliet atpūt, bet jau nākamajā nogalē atkal uz Rīgu. 25. septembrī vajadzēja spēlēt TVNet pasākumā, tā bija kaut konference, kur apmēram pusstundiņu fonu mūziku pauzītē paspēlējām. Pēc tam nākamajā dienā Rundāls pils, tas bija kaut kas īpašs. Uz Rundāls pili es bērnībā esmu braucis ar skolu vai ekskursijā ar vecākiem un skatījies, kā tur izstās un cik skaisti. Esmu arī strādājis kā tehniskais cilvēks nodrošinot apskaņot citus pasākumus, bet šis bija pirmā reize, kurā es tur dabūju spēlēt kā mūziķis. Parkings bija vienkārši perfekts pie pašas pils un backstage Rundāls pilī izejot ārā uzreiz var redzēt visu to skaisto dārzu un strūklaku. Tā bija Dobeles uzņēmēja gada balva, nospēlējām 3 dziesmas. Un tad jau arī viss. Tajā pašā vakarā braucām atpakaļ uz Rīgu, jo nākamajā dienā jābrauc jau uz Cēsīm. Cēsīs Duku rančo līdz šim lieliskākā skatuves, kuras spēlēt, lieliskākais venue, skaņa absolūti sakārtota, super komandu uz vietas un pilna zāle. Tas, protams, iedod savas emocijas un savu prieku. Un tā mums gāja Cēsīs. Vienīgais mīnus tas, ka koncerts ir Cēsīs, diezgan tāls ceļš atpakaļ uz Liepāju sanāk. Tā apmēram izskatījās septembris, jau es lieku kopā pamazām visu, kas notika oktobrī. Ja tev gribās kaut ko uzzināt, kādu aparatūru es izmantoju, kāds ir doma process mēģinājumos vai kas cits, droši ierakst komentāros un tiekamies nākamnedēļ.